Ar nedēļas ziņu apkopojumu pasaulē Latvijā Latgalē Alise Plus studijā Juris Saukāns. Aculiecinieki stāsta, ka Izraēlas armija šonedēļ izplatījusi Gazas joslā skrejlapas, kurās piedāvā naudu par informāciju, kas palīdzētu atrast palestīniešu kaujinieku grupējuma Hamas līderus. 400,000 ASV dolāru piedāvāti par informāciju, kas palīdzētu atrast Hamas Gazas joslas līderi Jehjo As-Sinvaru, 300,000 ASV dolāru par ziņām par viņa brāli Mohamedu As-Sinvaru, 3 reizes mazāka atlīdzība, 100,000 ASV dolāru izsludināta par informāciju, kas palīdzētu atrast Hamas militāro komandieri Mohamedu Deifu. Aktīva aizvadītā nedēļa ir bijusi Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Pirmdien Argentīnā viņš ir izcinājis sarunu ar Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu. Sarunāt laikam neko nesanāca, spriežot pēc tā, ka Orbāns joprojām bloķē Eiropas Savienības finansējumu Ukrainai, pieprasot vispirms nodrošināt pienākošos Eiropas finansējumu Ungārijai. Otrdien vai trešdien, atkarībā no tā, kurā laika joslā esam, Zelenskis vizītē Amerikas Savienotajās valstīs uzklausīja atbalsta solījumus gan no republikāņiem, gan demokrātiem, gan arī ar ASV prezidentu tikās, taču ne par kādiem reāli taustāmiem rezultātiem šīm darbībām pagaidām nav dzirdams. Trešdien Zelenskis ieradās Oslo uz tikšanos ar 5 ziemeļvalstu līderiem. Medijos vizīte Oslo nosaukta par negaidītu, taču ar cerību notika, ka tas palīdzēs nostiprināt ziemeļvalstu atbalstu Ukrainai. Ceturtdien Ukrainas prezidents ieradās iepriekš neizziņotā vizītē Vācijā, Frankfurtes apkaimē, bet pat policija plašāku informāciju par šo vizīti nesniedz. Latvijas Saeima šonedēļ galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus krimināla likumā, pastiprinot kriminālu atbildību par noziegumiem pret valsts drošību, par atsevišķiem nodarījumiem paredzot pat mūža ieslodzījumu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šonedēļ izsludināja Saeimā pieņemto likumu par tā dēvētās Stambulas konvencijas, jeb Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ratificēšanu Latvijā. Rēzeknes pilsētas domei jāsagatavo dokumenti par parādu saistību apjomu, nākamā gada budžetu un finanšu uzskaites sistēmas uzlabošanu izskatīšanai Finanšu ministrijā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Svarīgs nosacījums, kas Rēzeknei jāizpilda, ir pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšana, iztiekot ar pašvaldības līdzekļiem, jo tikai tad Finanšu ministrija sola ierosināt finanšu stabilizācijas procesu, kura gaitā tiks risināti pašvaldības parādu saistību jautājumi. Daugavpils reģionālās slimnīcas jaunā valdes priekšsēdētāja Inta Vaivode uzņēmuma finansiālo situāciju šonedēļ raksturoja kā nopietnu un akūtu problēmu risinājumus prasošu. Esot jau izsludināts iepirkums uz vispusīga ārējā audita veikšanu, kas izkristalizēs problēmas un sniegs ieteikumus uzlabojumiem pārvaldībā. Swedbank šonedēļ izsniegusi nepilnu 5 miljonu eiro aizdevumu investīciju uzņēmumam Merito Partners saules elektrostācijas izveidē Kalkūnē, Augšdaugavas novadā. Kopumā Kalkūnes SES izbūvē tiks ieguldīti gandrīz 10 miljonu eiro. Starptautiskā motosporta federācija šonedēļ paziņoja, ka nākamā gada Eiropas Speedway čempionāta pretendentu sacensības, jeb pusfināls, norisināsies Daugavpilī 12. maijā. Šo svētdienu, 17. decembrī, 15:00 Daugavpilī Vienības nama koncertzālē notiek koncerts Svātki Goja. Tajā tiks izdziedātas Ziemassvētku laika latviešu un latgaliešu tautas dziesmas, izspēlētas tradicionālās ziemas laika izdarības un ķekatās iešana. Pasākumu rīko Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Vienības nams, struktūrvienība Latviešu un latgaliešu kultūras centrs. Ieeja koncertā būs bez maksas. Tehnisku iemeslu dēļ Daugavpils teātra komēdijas Sniega gūstā pirmizrāde šonedēļ tika pārcelta uz 21. janvāri 15:00. Iepriekš iegādātās biļetes uz 14. decembra izrādi būs derīgas, bet skatītājiem, kur izvēlēsies apmeklēt pārcelto izrādi, teātris pateicībā par uzticību dāvās dāvanu karti 5 eiro vērtībā, kur varēs izmantot iegādājoties biļeti uz jebkuru no Daugavpils teātra izrādēm. Lūk, tāda raiba nedēļa. Studijā bija Juris Saukāns, par nedēļas ziņu pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildsījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alise Plus Radio.